Sveiki! Manas svaigēšanas dokumentālās filmas 2. sērijā. Šodien es esmu ciemos pie Dārtas. Es esmu pirms tam biju tirgu, nopirkām lokus, dilles, salātus, kā to sauca? Spināti. Spinātus, tomātus, gurķus un nu pat mēs ar Dārtu sataisījām ļoti garšīgu pesto. Kas ir? Ārkārtīgi garšīgs, turpinājumā sekos recepte. Un šodien mēs ēdīsim pusdienās salātus. Bet es gribēju pastāstīt par to, ko es ēdu. Tagad ir jau 3. mēneša beigas manas svaigēšanas. Un sākās ar to, ka 1. mēnesī es ēdu diezgan maz. Es ēdu, nezinu, kaut kādus 2 augļus no rīta. 1. mēnesī es daudz vairāk ēdu tiešām augļus, kaut kādus tur, nezinu, 2 bumbierus no rīta, banānu un kaut ko pusdienās, vakarā tur dažus riekstus, žāvētus augļus vai vēl kaut ko. Kopā sanāca diezgan maz. Un nebija nekāda problēma. 2. mēnesī man sāka gribēties ļoti, ļoti daudz ēst, un es ēdu ļoti, ļoti daudz salātus. Tas bija augusts, bija pilns tirgus, taisīju bļodām salātus, zaļumus gribējās un augļus atkal gribējās daudz mazāk, bet bija arbūzu laiks tieši, ļoti lēti arbūzi bija, ēdu daudz arbūzus. Kā jau teicu iepriekšējā video, riekstus man gribās ļoti mazēst, vairāk tie ir tiešām svaigi augļi un dārzeņi, kas ir zaļumi salātos. Maz tā, kas vēl, nu jā, tagad ir 3. mēnesis, iet jau uz pašām beigām, un šomēnes es ēdu tā, ka no rīta es dzeru kaut kādu sulu, vai nu tur ābolu burkānu, vai ābolu dzērveņu, vai vakar dzēru ābolu aroniju, vai kaut kādu smūtiju taisu, piemēram, kaut ko skābu kopā ar banānu, tur kivi ar banānu, vai tās pašas dzērvenes ar banānu, nu tādi. Pusdienās salāti atkal, tas viss, kas ir šeit, gurķi, tomāti, ļoti, es nezinu kāpēc, man velk uz lokiem, es lokus ēdu ļoti lielā daudzumā, loki, salāti, klāt es lieku limsēklu eļļu, ko es nopērku centrāla tirgū, ļoti laba vienā vietā, tikai es zinu, tur ir klāt maltas limsēklas un viņš garšo vienkārši fantastiski. Pārējās eļļas limsēklu, ko es esmu mēģinājis, ir rūkts. Limsēklu eļļu, dažreiz kokosriekstu eļļu un dažreiz kaut kādas sēklas, ezamu sēklas, limsēklas, ķirbģu sēklas, ļoti labi. Daudzi svaigādāji runā par dažādiem parazītiem, kas ir no nemazgāšanas dārzeņu vai dažādiem tārpiem vēderā, kurām ķirbju sēklas arī pēc senlatviešu metodēm ļoti labi palīdz no tā visā atbrīvoties. Un vakarā atkal tagad ir ābolu laiks, es ļoti ekonomēju, man vecāki atveda pilnu maisu milzīgu ar āboliem, tad es arī viņus pārsvarā ēdu, nekādus citus augļus nepērku, ja nu kaut kas sagribās, bet pašlaik ēdu ābolus ļoti daudz, jo tas ir pašlaik par brīvu. Un esmu iemīļojusi, tagad man mīļākā vieta ir centrāla tirgus, sevišķi vakarā pēc 6, kad ir nakts tirgus, kad brauc zemnieki ar savām mašīnām, var nopirkt daudz garšīgāk, lētāk visus zaļumus, tāpat kā es aizvakar vakarā aizgāju uz Rimi, gribēju nopirkt kaut ko, jo man bija slinkums braukt uz tirgu, aizgāju, skatos, tomāti tādi bezgaršīgi maksā €60 kaut kas. Un tad es izlēmu, nē, es tomēr iešu uz nakts tirgu, aizbraucu uz turieni, pa 80 centiem nopirku ļoti garšīgus tomātus. Viņi gan nav pēc visiem Eiropas standartiem, bet es zinu, ka šis tomāts ir ļoti garšīgs. Un tā.
arī gurķi nestandarta, bet latviešu gurķi garšīgi. Un pašlaik mans iecīnītākais veikals ir Maxima lielveikals, jo tur es pērku avokādo, kur ir vislētākie tieši Maximā. Rimī ir diezgan dārgi, Stokmanā ļoti dārgi, un Maximā avokādo ir vislētākie, un avokādo es ēdu katru dienu vienu, apmēram vienu, vairāk diži ne, bet viņš dod tādu sāta sajūtu. Es pievienoju salātiem, un tad viņi kļūst tādi sātīgāki daudz, un tas ir bez tā klincēklu eļļas vai kokus eļļas dažreiz, tas ir, tā kā viens no nedaudzajiem tauku avotiem. Tātad. Un šodien mēs ar Dārtu mums pusdienās būs salāti, kas sastāv no visu šī te pesto, ko mēs uztaisījām, bet video būs pēc šī teksta. Un saldajā pēc tam mums būs burkānu kūka, ar kuru recepti es ceru Dārta arī dalīsies. Un pastāstīs jums, mēs parādīsim un pastāstīsim, kā viņa izskatās, gan kā viņa garšo. Tātad šonedēļas blogam tas ir viss. Lai mums veicas! Šādas lietas kā 3 cikloku daiviņas, tāda rīktīgi sauja ar baziliku, pievienojot sāli. Tas ir Himalaya sāls, ja? Himalaya sāls. Puskrūzīgi ciedru rieksti. Ciedru rieksti, jā. Teikarotīte vai pēc garšas citronu sula. Olīveļa. Olīveļa. Ekstra virgin. Aptuveni 4 no krūzītes. Tā. Mikstūra gatava. Un beidzot mūsu pusdienas ir gatava. Un tie ir salāti ar pesto mērci. Ļoti garšīgi, gribu pagaršot. Kā? Fantastiski. Bellissimo. Mēs ēdīsim burkānu kūku. Kā es to pagatavoju, jūs jautājat? Tātad es izcietu burkānu sulu. Burkānu tos biezumiņus, kas paliek no sulas pāri, tos es pataupīju tieši kūkai. Tad es pārdalīju, YouTube'ā noskatījos, kā pārdala veselu kokosriekstu, Rimī nopirktu. Un to es sadalīju šādās skaidiņās mazās, vēl tas malkāk šitā un tā. To visu samaisīju kopā, pieliku klāt mazlietiņa aprikodes? Nē, rozīnes un kā viņas sauca? Kā viņas izskatās? Tādi mazi tādi no austrumiem tādi. Viņas parasti ir kaltētas. Dateles. Dateles, Mazliet dateles, mazliet rozīnes. Kas tur vēl bija klāts? Mandeles, aptuveni 100 grami. Un to visu es sakuļu kopā, uztaisu tādā kūku formā. Un tad galvenais samīsīt, lai viņi kārtīgi turētu. Un virskārtiņu es taisīju no indijas riekstiem. Sakuļu indijas riekstu kopā ar mazliet citronu. Un ko es tur vēl mazliet dateles pieliku klāt, bet tādas smalki samīsīt. Un mazliet... un kokosriekstu, šo ūdeni, kas man paliek pāri no pārdalītā kokosriekstu. Un to es visu kārtīgi samiksēju kopā, to smalko kārtu. Un tad izveidoju kūku. Tas izskatās šādi. Reb kaķīts arī atnāca paskatīties, ko mēs darām.
Jā, tur izgribīs. Tāda salda, viegla. Es arī gribu pagaršot. Tad ir garšīgi. Iedod man karotīti. Jā. Jā, filmē, tā uzreiz. Super! Tik garšīga.